vienkārši uzdevums noteikt 3 mazākās cenas, tas ir mazākās summas visiem pirkumiem, kā arī norādīt to produktu, kā atbilst šai summa. Kas te varētu būt sarežģīts? Pirmais, ar ko sāksim, protams, sāksim ar Excel tabulu. Tas mums ir Ctrl+T un nosauksim šo lietiņu par pirkums. Šādi. Nākamais. Izveidosim tabuliņu. Mums pēc kārtas. Tā mums ir summa. Šeit mums ir prece. Lūk tā. Tā mums ir pirmais, otrais un trešais. Skatās šādi. Ļoti skaisti. Kā noteikt summas? Ar summām viss ir vienkārši. Mēs izmantojam funkciju small. Funkcija small ļauj izvadīt pēc kārtas mazāko vērtību. Pirmo mazāko, otro mazāko, trešo un tā tālāk. Kā strādā? Rada šī funkcija. Pirmā kārtā mēs parādām sarakstu ar vērtībām, un otrām kārtām kārtas numuru, kuru pēc kārtas mēs gribam redzēt. Pirmo, otru, trešo, tā tālāk. Mums vajadzīga summa. Summas, atcīmredzami, šeit nav. Līdz ar to, ko mēs varam izdarīt? Mēs varam kaut ko tādu. Pirkums, un šeit mēs paņemsim daudzumu, reiz pirkums, un šeit mēs paņemsim cenu. Ko esam izdarījuši? Mums nav šeit stabiņa summa. Mēs negribam veidot jebkādiem iemeslu šo stabiņu, tāpēc izdomājam, ka mēs to varam realizēt lūk šādi. Sareizinot stabiņu ar stabiņu. Nospriet F9, mēs varam pārbaudīt, ka rezultātā iegūstam reizinājumus. Ctrl+Z. Tālāk ir vajadzīgs kārtas numurs, kur pēc kārtas. Un šeit ir ļoti veiksmīgi, ja mums ir pēc kārtas salikti viennieks un trīnieks, kas norāda uz pirmo, otro un trešo mazāko skaitli. Nospriežot Enter, mēs iegūstam kaut kādu rezultātu, bet īstenībā tas ir nepareizi. Mēs visi zinām, ka, lai palaistu masīvu darbību apgabals reiz apgabals, ir jāspiež Ctrl+Shift+Enter. Rezultātā, lūk, ieraugam, ka mums ir 2 un 3. Pavalkot uz leju, es laimīgi iegūstam 23 un divas nākamās vērtības, kas ir 3 un 3,2. 3,2. Kā noteikt preci? Ļoti vienkārši. Ja mēs zinām summu, man jāsameklē summa, un tai atbilstošā rindā atrodas arī prece. Kā to realizēt? Sāksim ar indeksu. Indeks ļauj izvilkt no stabiņa man vajadzīgo rindu. Stabiņš, kas man interesē, saucās pirkums prece. Rindu, kas man interesē, mēs noteiksim izmantot funkciju match. Funkcija match izskatās šādi. Ko es meklēju? Es meklēju summu. Kur es to meklēju? Stabiņā summa. Stabiņā, kurā neeksistē pagaidām. Ko daram? Mums jau pazīstamais variants, pirkums daudzums, reiz pirkums cena. Lūk šādi. Šeit mēs liekam nulīti, jo man vajag tieši šo summu, neko citu. Vēram ciet, Ctrl+Shift+Enter, un mums ir rezultāts bulciņa, un šeit ir 2 gogas. Varam sākt priecāties, vai arī pārbaudīsim, vai viss strādā pareizi. Dabūsim tādu stabiņu summu, kā jau gribējām, un šeit ir mūsu cena reiz daudzums, šādā veidā, un sakārtosim šo lietiņu augošā secībā. Augošā secībā izskatās šādi. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka bulciņa tiešām ir pirmā prece. Bet tālāk mums seko govs un tanks, nevis 2 govs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit kaut kas strādā nepareizi, bet savādāk arī nevarēja būt. Gan match, gan jebkura cita uzmeklēšanas funkcija, VLOOKUP, HLOOKUP un LOOKUP atrod pirmo, kas pagadās. No 2 vienādām vērtībām
tiks parādīta pirmā, kas pagadās. Un sanāca tā, ka pagadījās gūs, un mēs vairs šeit neko nevaram izdarīt. Mūsu uzdevums ir kaut kādā veidā izmainīt šo ciparu, lai tas būtu, lai šis cipars būtu mazliet savādāks. Ar kaut ko atšķirtos, ar kaut 1000 daļu, bet atšķirtos. Sākumā es visu parādīšu tā atsevišķi pa solīšiem un beigās saliksim to visu vienā formulā. Kaut gan nesanāks tikt vaļā vispār bez papildus stabiņa, papildus stabiņš tomēr būs vajadzīgs. Tā, labi. Ko mēs šeit rakstam? Tests. Kādā veidā mēs varam pārbaudīt, vai šādi skaitlīši jau eksistē. Atgādināšu, ka mēs nevaram šeit neko kārtot vai filtrēt. Lūk šādi. Tad kārtot, visi ir izmetāts tā, kā tas bija pašā sākumā, nekas sakārtos nav, tā būs vienkāršāk uzcelt. Ko mēs šeit daram? Mums ir jāpārbauda, vai šis skaitlis vispār kādreiz jau ir bijis. Kādreiz jau ir bijis, nevis vienkārši šeit dublējās, bet kādreiz ir bijis. Tam mēs lietosim funkciju countIf. CountIf, kura strādās sekojoši. Kāds ir apgabals? Apgabals ir nevis visa stabiņa summa, bet apgabals, kas ir pirms šī ieraksta. Un tas izskatās apmēram šādi. F4 sākumi. Ko mēs šeit darām? Mēs iesaldējam sākumu, jo mums gadījumā tā pirmā rinda ar to viss sākas. Valkot uz leju, apgabals skatījis palielināsies pa to vienu šūnu, kas nāk klāt. Un kritērijs, pēc kura es meklēju, ir šis pats cipars. Un paskatāmies, kā tas ir, ko mēs redzam beigās. Beigās mēs redzam, lūk, kaudzi ar vienniekiem, bet arī ir divnieki. Divnieki, kas norāda, ka jau šāds skaitlis bija. Tas jau ir otrais skaitlis līdz šim. Bet ir pirmais, lūk, ir otrais, bet līdz šim. Šajā gadījumā te parāda pirmais līdz šim, tas ir otrais. Kāpēc ir svarīgi? Jo man vajag vienkārši katru nākamo labot. Super. Tālāk, ko mēs šeit daram? Mums ir jāizdara tā, lai unikālās vērtības mums atrapsētu. Vienkāršākais risinājums skatās šādi. -1. Ko tas dara? Lūk, redzam, ka mums ir 0 gadījumā, ja man tas nav vajadzīgs, un 1 gadījumā, ja man ir vajadzīgs. Tāpat šeit var lietot šādu variantu, lielāks par viennieku. Tad mēs iegūstam falsus un true šajā gadījumā. Bet mēs paliksim pie šī pieraksta, un vēlāk mēs sapratīsim, kāpēc. Ok, nākamais. Kā tu tagad izmanto? Es zinu, ka te ir 0, te nav 0, te ir viennieki, kā to izmantot. Man ir mazliet jāizmaina šis cipars. Tik ļoti mazliet, ka man pietiks pat 1000 daļu, vienkārši 0,0001 pieskatot klāt, un te jau ir pilnīgi savādāks cipars. Es varu uztaisīt summa 2 stabiņu, kurā izpildām šādu vienkāršu darbību. Summa plus tests reiz 0,0000001. Teiksim, kaut kas tāds. Kāpēc tieši tik mazu skaitīt mēs ņemam? Lai tas īpaši nebojātu skaitļa būtību. Tas pats paliek tāpat summa, pat apaļojot šis 0,1 nekādā veidā man neko nesabojās, bet tas izdarīs to, ko es gribu. Šajā gadījumā šeit man būs 2 dažādi skaitlīši. Mēs to varam ļoti vienkārši pārbaudīt. Skatāmies. E8 ir vienāds ar E10. Viņš pēda, ka tas ir vienāds. Tieši tas, ko es gribēju. Labi, tagad G8 nebūs vienāds ar G10. False. Tur ir neliela atšķirība. Un tā neliela atšķirība ir tieši tas, kas man ir vajadzīgs. Tagad skatāmies, kā tas visu maina. Šeit man vairs nāk izmantot reizinājumu, man ir stabiņš. Es speciāli esmu izdomājis, lai te ir summa. Es rakstu pirkums. Rakstu pirkums. Summa 2.
Lūk, šādi. Vēram ciet. Pārvalkam. Pagaidām nekas nemainās. Izmainījās kaut kas šeit, bet tas tikai tāpēc, atkal šajā funkcijā match man arī vairs nevajag reizinājumu. Man pietiks ar pirkums summa 2. Lūk, šādi. Tagad skatāmies. Viņš sameklējas pareizi. Vēlreiz, kā viņš to ir izdarījis? Ļoti vienkārši. Mēs šie skaitlīši vairs nav vienādi. Tur ir neliela atšķirība. Komats kaut kas, kas padara, ka tie ir pilnīgi dažādi divi skaitlīši, un zato tagad mūsu indeks strādā skaisti. Kā to visu apkopot tikai vienā stabiņā? Kā to visu varētu mēģināt izlabot? Nezinu, varbūt nezinu, vai mans risinājums izskatīsies labi vai slikti, bet ideja sekojoša. Izmantot count ifus vienā formā mēs nevarēsim. Diemžēl, jo mēs, ko gribam, mēs gribam aizstāt šo funkciju, šo stabiņu ar kaut ko. Līdz ar to šeit būs jāveic sava tā darbība daudzums reiz cena apgabalā, palielinot apgabalu. Un, diemžēl, šī darbība count ifā nebūs izpildama, un tā mums rādīs problēmas. Tāpēc mēs to dažam nost. Ko mēs šeit varam pielikt klāt? Jā, tas ir tas pats plus. Kā var aizstāt count ifu? Pagājušajā lekcijā mēs to darījām. Ar sum product viņu var aizstāt. Varam aizstāt ar sum product. Un pārbaude izskatās ļoti vienkārši. Tāpat pārbaude, ko mēs darījām pagājušajā reiz. Tātad 2 mīnusi. Tagad nosacījums, kuru mēs pārbaudam. Nosacījums izskatās sekojoši. C3, F4, reiz, D3, D3, F4. Tas neskatās pēc reiz. Tagad tas izskatās pēc reiz. Labi. Šeit mēs veidojam pakāpeniski mainošo stabiņu. Katru reizi stabiņu mainās. Sorry, te man ir nepareizi, neprecizitāte, te man ir 2. Šeit man ir 2. Ļoti labi. Tā, ļoti labi. Valkot uz leju, šis apgabals palielināsies, un katru reizi man būs jau lielāks stabiņš. Tālāk, ko mēs darām? Mēs pārbaudam, vai tas ir tas, ko es gribu. Šeit ir vienkārši D2 reiz C2. Lūk šādi. Tā, tas ir tēmas pārbaude. Tagad aizējam sum produktu un reizinam ar 0,00000. Kaut kas tur viens. Enter. Iegūstam tos pašus skaitlīšus, bet vienā stabiņā. Šeit varam mierīgi rakstīt small. Apgabals ir pirkums. Summa. Pirmā vērtība. Lūk, sarakstam. Un šeit ir indeks. Apgabals ir pirkums prece. Match strādā ar vērtībām. Match strādā skaisti ar stabiņu pirkums. Tāds ir bulcija. Valkot uz leju. Ir savi dalījumi. Ļoti skaisti. Ar vienu papildu tabulu.